Cilvēka dzīvē ir brīži, kas paliek atmiņā uz visiem laikiem, un viens no tiem ir diena, kad pasaulē nāk bērniņš. Tieši tāpēc vietai, kur tas notiek, ir īpaši liela nozīme. Tajā jābūt gan drošībai, gan profesionalitātei, bet vienlīdz arī sajūtai, ka par tevi patiešām rūpējas. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas dzemdību nodaļa ir vieta, kur šīs sajūtas savienojas. Šeit ir ļoti draudzīgas un atbalstošas vecmātes. Otrkārt, tās ir mūsu mājīgās telpas, jo tajās iemiesojas tāds miers un patīkams sajūta līdzīgi kā mājās. Ceļš no brīža, kad uzzini, ka esi gaidībās, līdz mirklim, kad turi rokās savu mazuli, nav ne īsts, ne viegls. Neziņa ir dabiska arī tad, ja gaidi pirmo vai trešo bērniņu. Tāpēc gaidībās ir tik svarīgi šo ceļu iet kopā ar vecmāti, kur atbalsta, nomierina un ir blakus. Mēs kā vecmātes sniedzam grūtnieču aprūpi, un tas, kas ir mūsu kompetencē, tā ir tikai fizioloģiska grūtniecība. Savukārt sievietes, kurām grūtniecības laikā ir kaut kādas problēmas, tad to aprūpu uzņemās mūsu ginekologi. Šeit topošajiem vecākiem ir iespēja ne tikai satikt savu vecmāti, bet arī apskatīt dzemdību nodaļu klātienē, iepazīt vidi un saprast, ko tā tev piedāvā, un, protams, piedalīties topošo vecāku lekcijās, kurās iegūtās zināšanas ienes mieru, drošību un pārliecību brīdī, kad mazulis nāks pasaulē. Mums ir 8 lekcijas pieejamas. No novembra mēs esam sākuši sniegt 4 jaunas lekcijas, atbalsta personas loma dzemdībās, par drošu vidi un pirmo palīdzību bērniņam, kā arī par uzturu grūtniecības pēcdzemdību periodā, kā arī dzemdības Ventspils slimnīcā solis pa solim, kā noris iestāšanās līdz pat dzemdībām un izrakstīšanās no mūsu nodaļas. Dzemdību nodaļā ir 3 dzemdību zāles, modernas tehnoloģijas un viss nepieciešamais aprīkojums, lai nodrošinātu drošību un komfortu. Šī ir mana otrā mazā atvasīta Alfrēds Ozals, pirmais bērniņš, kurš arī dzima šajā slimnīcā. Abas pieredzes man bija tiešām ļoti foršas un mīļas, jo abās reizēs man bija tiešām superīgas vecmātes, un abas bija ļoti mīļas un ļoti gādīgas. Un tieši pateicoties viņām, es domāju, es varu priecāties un kaut kādā ziņā lielīties saviem tuvajiem, ka man bija tiešām ļoti skaistas un jaukas dzemdības, jo viņas izdarīja visu, lai tās tādas būtu. Un, protams, arī viss pārējais personāls šeit ir superīgs. Īpaši ir arī ūdens dzemdību zāle. Lai tajā sagaidītu mazuli, būs jāslēdz arī dzemdību līgums ar vecmāti. Tad, kad es gaidīju pirmo bērniņu, Ventspils slimnīca piedāvāja māmiņu lekcijas, un toreiz mums bija ekskursija pa dzemdību nodaļu. Un tad, kad ienācu šajā telpā, man pārņēma tādas ļoti interesantas sajūtas, un tad es sāku domāt un interesēties par ūdens dzemdībām. Un arī visi apstākļi sakrita tam, kad man veiksmīgi izdevās piepildīt šo vēlmi. Un man gan pirmais, gan otrais bērniņš piedzima ūdenī. Šeit bija ļoti individuāla pieeja. Viss notika tā dabiski, mierīgi. Tu zini, ka tu esi drošās rokās un beigās tu jūties tāds pasargāts un mierīgs. Nodaļā pieejama arī moderna prasībām atbilstoša operācijas zāle, kas ļauj nekavējoties palīdzēt situācijās, kad nepieciešama ķeizargrieziena operācija vai citi steidzami risinājumi. Tās dod papildu drošību zinot, ka viss nepieciešamais ir tepat līdzās. Mēs nodaļā nodrošinām 100% aprūpi. Vienmēr kā atbalstošais personāls ir vecmāte. Vecmāte ir arī tas cilvēks, kas var izvērtēt, kurā brīdī šis dzemdību process vairs neturpinās fizioloģisks tik labs, kā vajadzētu būt, un līdz ar to tad nākamā persona, ko pieaicina, tas ir dežūra ginekologs. Protams, kā atbalstošais personāls mums ir arī bērnu māsas un vecmātes, kas strādā jaundzimušo aprūpē, līdz ar to tās gādā un rūpējas par bērniņu. Protams, arī dežūra pediatrs, neonatologs, un arī mums ir fantastiski māsu palīgi, kas arī ir ļoti liels atbalsts topošajām māmiņām. Un tikpat svarīgi kā aprūpe ir vide, kur jaunā ģimene var mierīgi justies savā jaunajā lomā. Tieši tāpēc nodaļā pieejamas mājīgas ģimenes palātas. Visas palātas mums ir ģimenes palātas, tātad tajās ir 2 guļamā gulta, kurām topošā māmiņu var uzturēties kopā ar savu atbalstu personu. Šobrīd mēs atrodamies Ventspils dzemdību nodaļas pēcdzemdību palātā. Šī ir paaugstināta komforta palāta.
kuru mēs piedāvājam par velti māmiņām, kuras ir dzemdējuši 3. vai katru nākamo bērniņu. Individuālā pieeja un patiesas rūpes ir tas, kas māmiņām sniedz drosmi un pārliecību atkal un atkal kļūt par mammām. Droši, mierīgi un ar sajūtu, ka par viņām patiesi rūpējas. 4 mēnešus atpakaļ 7. jūlijā man šajā 3. zālē piedzima meitiņa. Savu bērniņu dzimšanas dienu es atceros kā vislabāko dienu pasaulē, jo tas ir tiešām tāds atgadījums, kad tu kā sieviete un tu dāvā bērniņām dzīvību, un tev met personāls vecmāte un daktere, kura tev pasniedz viņu uz punci, un tad tu pilnīgi tas sajūts ir ļoti, ļoti emocionāls un patīkams. Pieredzes stāsts man bija tiešām perfekts. Būsiet mīļi gaidīti Ventspils dzemdību nodaļā, kurā jūs atbalstīs ļoti atsaucīgas, mīlošas un sirsnīgas vecmātes, un mēs priecāsimies sagaidīt katru bērniņu tieši pie mums.